Tagad mēs esam Kairas muzejā. Braucām stundas, es nezinu, 8, man liekas, no savas viesnīcas. Drusku ilgs nobraucis, bet vienkārši milzīga tā Kaira, milzīga. Jaunā Kaira un vecā Kaira. Jaunā Kaira moderna, visi brūnā krāsā tāds baroks mukāk ir. Tā. Tagad ir gids, bišķiņ tās bardaks ir, nevar saprast, kas te būs. Esam Kairas Nacionālajā muzejā. Paskatīsimies, kā tas viss notiks. Cilvēki daudz. Galvenais nepazust no tā gida. Es esmu par kaut kādā internacionālajā grupā. Te no visas pasaules visādi cilvēki runā. Es esmu viena pati uz šo ekskursiju. Tā kā, redzēsim. Kairas centrālā muzejā, Dievs dod, nepazūst no grupas. Mums ir tāda austiņa iedota. Dosimies, redzēs, kas būs tālāk. Ēģipte savā laikā ir bijusi Anglijas un Turcijas kolonija, tagad viņa ir neatkarīga. Mūs vedīs šī muzejā iekšā, kopā esot 3 tādi muzeji. Muzejs atrodas pašā Kairas centrā. Kaira ir vienkārši milzīga, un tie cilvēki daudzumi ir lieli. Var jau būt, ka te var viens pats kaut kur izkulties, bet tā. Ļoti liela apmēra. Šī kastē ir bijušas 81 gabals Tutanhamona sandāls, kuras ir saglabājušās ļoti labā stāvoklī un izskatās šādi. Tā mums gids tikko te. Šie ir Tutanhamona vecvecāki. Opits un Omīt. Bagātākie faraoni. I will tell you about it. Just take picture and then I tell you about it. Papirus, kas atrasts Tutanhamona kapenēs, viņi esot saglabāti labā stāvoklī. Ja es pareizi saprotu, tad pašam Tutanhamonam nekāda tāda vēsturiska loma vēsturē nav bijusi. Tas jaunākais. Anūbis melnais sunīts ir dārgumglabātājs. Visiem Tutanhamona dārgumiem šeit nedrīkstēja filmēt neko, bet es bišķiņ pamanījos. 110 kilogrami tīra zelta svērušas šīs te sarkofāgi. Mumificē faraonus. Tad iekšējos orgānus izgriež ārā, atstājot sirdi un ieliek 4 kaut kādos noteiktos tovarīšos vai traukos. It kā šeit, es pareizi sapratu. Ejam tālāk. Šis esot 3000 gadus vecs vēdeklis, tā viņš arī esot saglabājies ar visām tām spalvām. Reālais Tutanhamona augums ir kaut kāds 1,60 m, cik es sapratu. Viņam bija tikai 12 gadi. Tāds viņš te ir uztaisīts. Es nofilmēju vienu no mūmijām. Ar visu sarkofāgu. Balgaļu. Tur vēl viena mūmija guļ. Tas ir vīrietis un sieviete. Kaut kādi valdnieki.
Muzejs ir vienkārši milzīgs. Gids teica, ka viņš parādīs tikai galvenos objektus. Te ir ikdienas lietas, ko cilvēki lietojuši senos laikos. Atkal mūmijas sarkofāgi. Sekojam gidam, Dievs dod nepazust nekur. Dzīvnieki arī tika mumificēti ar domu, ka tie pavadīs faraons un vispār cilvēkus pēc nāves dzīvē. Tā kaut kā. Dieviņi. Taisni griesmas. Āzītis mumificēts. Vēl kaut kas. Suņuks. Nabadziņš. Nu tā, dzīvnieku mūmijas šeit ir. Dīvains paradums stāv vietā, lai sadedzinātu viņu ņem un mumificē. Nu jā, tā ir tāda sena kultūra, kurā nebija tādas dziļas zināšanas, kas notiek, kad vēseli patiesībā pēc nāves. Šīs mūmijas ir atrastas Luksorā. Melnais tūkstots un mūmijām viss ir mumificēti, zārkos guļ iekšā. Nu, bet tās ir karaliskās mūmijas, ne jau nu katru mumificēs. Katru jau nu te nemumificē, tikai karaliskās personas. Lūk, Icipurs runā krieviski arī un angliski, bet ja kaut ko nesaprot, tad jautāt krieviski. Nu tā. Arī ir vēl mūmijas, bez gala mūmijas. Pata vecākā statuja muzejā 5000 gadus veca. Helps. Mazākā figūriņa pieder Heopsam, bet pat lielākā piramīda viņam pieder. Nu, kaut kā tā, Gidsnis. Why he is not famous? Why his name is not popular? Because we don't have anything special for him. This small statue. Šis mazais faraona statuiņa ir vismazāk populārā Ēģiptē, taču par velti, jo šis vīrs ir nodzīvojis 100 gadus. No tiem 94 gadus viņš ir vadījis valsts. Viņš sācis vadīt valsti bērnu vecumā sanāk. Ļoti ilgi nodzīvojis. Pepijs II, dīvains nosaukums. Šis faraons ir vadījis valsti 67 gadus. Ramzes II. Šeit ir Hačepsuta, nu tā faraonien arī visāds fisteņas ir taisījis, gan pavecs iztaisīsies, bet viņa bijusi ļoti laba valdniece, kura jau sagatavoja nākošās generation jaunās paudzes, lai tās varētu dzīvot Ēģiptē mierīgi tādā reģionā. Nu, tur ļinku gājis ir ārprāts, kas tur gājis. Mums Gids tādas lietas pastāstīja. Es domāju, ka internetā to var dabūt. Tādi svarīgi vīri stāv. Esam iznākuši no muzeja. Tālāk būs ekskursija pa Nīlu, 45 minūtes.
trezorul łatwe jest 10 na kilo i da tle Milzīgi, tā kā ir vienkārši milzīgi.